Malacis, Zigi. Jā, jāizskatās smuki kameras priekšā, vai ne? Bet jāizskatās smuki jau ne tikai kameras priekšā ikdienā. Tāpat kā mēs par sevi rūpējamies, arī par savu mīluli jārūpējas, vai ne? Ikdienā. Absolūti pareizi, tāpēc, ka saimnieka atbildība ir rūpēties par savu suni, un ikdienas kopšana ir ļoti svarīgs process. Tātad mums no sakuma jāpieradina suni, ka mēs varam pieskarties visur. Ņēmam ķepiņu rokas, pieskarāmies ķepiņai, jā, un var par to uzslavēt, lai suns mierīgi uztver to, ka mēs varam pārbaudīt nadziņus, pakustināt pirkstiņus, kaut ko apgriezt. Otrs, protams, mums jāpārbauda austiņi, jātīra austiņi, tad mēs pieskaramies arī austiņam. Lūdzu. Malacis, suns. Jā, tavas lielās ausis. Var arī viegli pamasēt, lai sunim tas izraisa pozitīvas asociācijas, tad ausu tīrīšana arī būs pozitīvs process. Tad pēc tam mēs varam izmantot arī ķemīti. Jā. Man ir arī kāruma kabatā. Izmantot kārumu šajos brīžos? Katru reizi, kad suns atļauj sev pieskarties, mēs varam izmantot un apbalvot viņu vai ar emocijām, vai ar to pašu pieskarienu, vai, protams, ar gardumu. Tu gribi, Zigi, gardumu? Jā. Protams, ka tu gribi gardumu. Malacis. Ļoti svarīgi tīrīt arī atstiņas. Te mēs varam izmantot vai mitras salvetes suņiem, vai vienkārši papīru, lai iztīrītu, un pieskarāmies katru reizīti, drusciņu pakasam un arī izsniedzam kārumu. Nākamais etaps, protams, vannošana. Mums arī jāiemāca sunim, ka nevajadzētu baidīties no vannas. Un, kad mēs, teiksim, atnācam mājās un gribam vannot suni, pirmais es ieteiktu uzklāt dvielīti, lai kājiņas neslīd. Otrs, piepildīt nedaudz ūdens un nevis ieslēgt dušu, jo duša izdod skaņas, tādas stipras skaņās, bet varbūt izmantot kādu krūzīti, lai apliet virsmu. Mēs varam izmantot šampūnu un kondicionieri, bet skatāmies, lai tas derētu suņa apmetojumam un krāsai. Bet klausiet par tiem šampūniem. Tur dažādas versijas es dzirdēju. Ir cilvēki, kas saka, suņa saimnieka nevajag šampūnu, jo tad viņš zaudē savu smaržu. Obligāti vajag šampūnu, jo profesionāla kosmētika satur speciālas vielas, lai pasargātu mātiņus, lai tie nekrīt ārā, un saglabāt suņa smaržu, drusciņu uztaisot to patikamu mums. Cik bieži to darīt? Cik bieži man viņu ķemmēt, cik bieži man viņam griezt nagus, vannot? Šo jautājumu labāk uzdot veterinārā ārstam. Ja mūsu sunim nav nekādu problēmu, tad tiklīdz paradas nepatikama smarža, mēs varam viņu vannot. Ja tas ir kucēns, mēs varam to darīt biežāk. Ja tas ir pieaudzis suns, tad mēs varam to taisīt rētāk. Reizi mēnesi varētu būt pietiekoši. Protams, ja mums ir slinkums nodarboties ar kopšanu, tad mēs varam aizvest kucēnu vai suni pie grumera. Tagad ir ļoti daudz salonu, bet pirmais ieteikums, protams, atbraukt kopā ar suni vienkārši uz konsultāciju un pieradināt, jo skaņas, smaržas, cilvēki, un sunim varētu tas izraisīt stresu. Lai mūsu suns pierod, mēs vienkārši ejam uz grumera salonu, uz frizatavu un varam tur drusciņu paspēlēt, pagraust kaut ko, uzcienāt kucēnu un palūgt arī grumerim uzcienāt mūsu suni, lai viņš pierod pie tā, ka tas ir kaut kas labs. Par ķēmēm runājot, arī noteikti ir jāprasa savam sunim speciālā ķēme, jo katram sunim ir savs ķēmes, vai ne? Tieši tā, izpalvainiem suņiem mēs izmantosim gumijas ķēmītes visbiežāk, un spalvainiem suņiem jau pēc šķirnes, vai ne? Un to visu, kurā brīdī man sākt ar savu sunu darīt? Tiklīdz suns parādījās mums mājās, tad paņēmam kucenu un uzreiz sākam pieradināt pakāpeniski, lēnam, lai tas izraisa kucēnam ļoti patikamas asociācijas, ka viņš kopā ar suni kaut ko dara un par to saņem uzslavēšanu kārumus. Jā, un lai tas būtu tiešām ikdienas procedūra, bet ne kaut kas īpašs. Nu, smuks tu, Zigi, esi. Точно. Malacis, tagad pasmaidi kamerā. Dinoso, tava teritorija.